Šī ir Bērzenes upe. Tālākas mērķis šodien bija mums attīrīt nārsta vietas un padarīt ceļojotāju zivīm vieglāk pārvietošanos pa upi uz nārsta vietām. Mēs attīrījām straujteces no zariem, sabiezējumiem, lapu un pārējo visa sedimenta. Aizvācām visus liekos kokus, kas ir iekrituši upē un veido trombus, bet tai pašā brīdī posmos, kur to koku nav un ir plakana gultne aizskalota smiltīm, mēs veigāzes kokus ieliekot pareizā leņķī, pieviedrojam klāt arī izskalotos no sāniem akmeņus. Mēs šeit redzam, kad upe tek, veidojās virpuļi. Tālāk mums ir redzama arī straujtece, kur ūdens bagātinās ar skābekli un lašveidīgām zivīm. Tas ir ļoti nepieciešams. Un, pateicoties Lacenergo cilvēkiem šodien no iepriekšējo gadā, mēs darām labu darbu ne tikai sev par prieku, bet arī zivīm par prieku. Diena ir ļoti izdevusies, satiktie darba kolēģi, iepazīti. Pašsaprotami šķiet man pašam tas, bet upju melorācija un bebra aizsprost iekritušie koki apgrūtina lašveidīgo zivju atjaunošanās iespējas. Un ja ir vēl tāds organizēts, atbalstīts pasākums, ir diezgan pašsaprotami tas, ka te ir jābūt. Gan zinātniski dati, gan informācija no makšķerniekiem rāda, ka šeit ir stabila un veselīga strauta foreles populācija. Un strauta forele ir indikators, rādītājs tam, ka upes vide ir kvalitatīva. Viņai vajag apskābekļotas ūdeņus, viņai vajag smilšainu, oļainu grunti. Un kas ir svarīgākais un mans mīļākais fakts no zinātniskajiem datiem ir tas, ka viņas šeit nārsto. Un tad, ja zivs nārsto, tad viņi pilnīgi noteikti jūtās labi. Tas veids, kā jūs varat piedalīties, sežot birojā pie galda, ir oktobrī, novembrī, vērojot šo visu un par to priecājoties. Jo būs ievietotas nārsta kameras līdzīgas, kā bija pavasarī uz Ligzdām. Sekojiet informācijai internetā, sociālajos tīklos un varēsiet piedalīties zivju nārsta vērošanā. Apsolu, ka balstoties uz pagājušā gada pieredzi būs ļoti interesanti, būs ļoti dinamiski, kārtīgs foreļu trilleris.